Labdien! Liels paldies par uzaicinājumu piedalīties konferencē. Mana ziņojuma tēma ideāli atspoguļo konferences nosaukumu kā būvēt labāk. Es pārstāvu Arhitektu savienību un prieku jūs sveicu savienības vārdā. Man sauc Anastasija Pimenova. Kā viņš... Tā, mirklīt. Ops. Un es vadu ekspertu grupu, kas izstrādā standarta projektu būvprojektu sastāvs sadarbībā ar Latvijas standartu un ekonomikas ministriju. Mums ir liela eksperta grupa. Uz ekrāna ir mūsu dalībnieki, katrs ir savas nodares līderis, katram ir savs viedoklis. Mums neiet viegli. Tas ļoti labi atspoguļo arī to, kāda mums ir arī praksē projektēšanā. Un šobrīd mēs esam divus mēnešus strādāsim pie otrā nodevuma. Pirmais nodevums mums bija pagājušā gadā decembrī. Un pēc otrā nodevuma mums notiks publiskā apspriešana. Šobrīd mums ir iekšējā skaņošana un arī kā šodien es stāstu, informēju kolēģus par šo darbu, lai mēs esam gatavi, tad, kad gada beigās vai nākamā gada sākumā šīs standarts tiks pieņemts, ja viss notiks veiksmīgi. Jo šobrīd, protams, ir ļoti dažādi viedokļi un reakcijas uz šo darbu, bet ir jāsaka tad, ka mērķis ir sasniegt to, lai mēs būvētu labāk. Ka tas nav nekas īpaši jauns patiesībā, tas nav izmaiņas esošai kārtībai, skaņošanai un būvotļaujas saņemšanai. Tas ir labākas prakses apkopošanā, sistematizēšana, un šīs standarts būtu mums palīga līdzeklis visiem būvniecības procesa dalībniekiem, lai mēs esam uz vienas lapas, lai mums ir vienādi spēles noteikumi. Un mērķis ir, protams, uzlabot būvprojektu kvalitāti, attiecīgi arī būvniecības procesa kvalitāti un arī mūsu savstarpējas attiecības. Un, kā es teicu, tad, lai mēs būtu visi uz vienas lapas gan iepirkumos, gan arī būvprojektu realizācijā. Uzdevums ir sekojošs. Tad noteikti katrai būvprojektu sadaļai prasības saturam, noformēšanai, un šobrīd iet runa konkrēti par ēku būvprojektiem un par inženieru tīkliem projektējumās teritorijas robežās, zemes gabala vai zemes gabala. Un tas virsmērķis, ka noteikti, kā es teicu, tad visiem vienādus nosacījumus un kalpos arī, ka palīga līdzeklis būvniecības ierosinātājiem, neatkarīgi no tā, vai tas ir privāta pasūtītājs, vai tas ir valsts iestāde, ka iepirkumos mēs varam konkrēti noteikt, tad uz kuru projekta stadiju mums būtu jāveic projektēšana. Un tad konteksts ir vispārīgu būvnoteikumu grozījumi, kā valsts sekretārs tikko ir minējis, tad ir tikko pieņemti grozījumi, kas paredz atgriezties patiesībā, tas nav nekas jauns, kā es teicu, pie projektēšanas stadijām. Tās ir vairākas, sākot ar projektēšanas uzdevumu, ar izpētējumu, tālāk konceptuālais projekts, skiču projekts, tehniskais un darba projekts. Un patiesībā šīs stadijas jau ir noteikts būvprojekta standartā, kas ir spēkā esošs, 16310 par inženieru pakalpojumiem, kura ir aprakstīts būvniecības procesa stadijas, sākot ar izpētēm un beidzot ar dzīves cikla beigām. Un šobrīd mēs esam pie otras sadaļas, izstrādājam tad būvprojektu šobrīd 4 stadijām. Ir iecerēts, un šobrīd jau ir arī pārunas ar ekonomikas ministriju, kad pēc šī būvprojekta standarta ķersimies klāt arī pie projektēšanas uzdevuma standarta un pie darba projekta standarta. Un galvenā doma ir tāda, ka katra nākamā stadija turpina iepriekšējo, ka mēs nemainām
lēmumus, kurus esam pieņēmuši iepriekšējā stadijā. Ka jau sākotnēji jāveic visas izpētes, un par to mēs esam arī, tas mums bija diezgan loģisks, bet negaidīts arī secinājums mūsu darbā grupā, ka patiesībā jāķerās klāt visai komandai jau paša sākumā. Gan kolēģiem, kas izstrādā darba organizēšanas projektu un īpaši inženiertīklu projektētājiem, ka te ne tikai pasūtītāja un arhitekta darbs notiek. Un tad katra nākamā stadija turpina iepriekšēji, un ka mēs neatceļam tehniskā projekta stadijā, nesākam mainīt stāvu skaitu vai apkurus veidu vai ēku novietojumu, un tad attiecīgi patērētu vēlreiz visus resursus, kas bija sākotnēji paredzēti. Tātad konceptuālais projekts. Tā ir pirms stadija, kas arī palīdz veidot arī projektēšanas uzdevumu. Tas ir pamats nākamām stadijām, un šeit notiek viss izpētes. Un šajā stadijā būtu organizējami meta konkursi. Nākamais skiču projekts attiecīgi detalizēja konceptuālo projektu, un tā būtu stadija, kuru šobrīd mēs izstrādājām priekš būvprojekta minimālā sastāvā. Un tad noteikti arī skiču arhitektūras konkursi. Un šī stadija būtu izstrādājama tādā apjomā, lai varētu noteikt būvizmaksas ar plus mīnus 30% precizitāti. Izvērstais skiču projekts būtu paredzēts tādiem sarežģītākiem projektiem, ēku projektiem. Attiecīgi, protams, katrai ēkai no rakstura no uzdevuma būtu jāpiemēro viena vai otra stadija. Un tātad šajā stadijā būtu veicams arī tā saucamais dizaina un bilde vai projektē un būve iepirkuma organizēšana. Tad tādā brīdī, kad var arī ķerties klāt arī citi projektētāji. Tehniskais projekts atšķirās ar to, pie kā mēs šobrīd esam pieraduši, ka detalizācija iekārtām notiek, un arī detalizācija ar izstrādājumu notiek darba projektā. Šobrīd diezgan grūti tikt līdz saskaņošanas apjomam, jo parasti līgumos tiek paredzēta ļoti izvērsta tehniskā projekta stadija, bet priekš skaņošanas tā nav nepieciešama, nav saistoša būvvaldēm. Līdz ar to tad šo detalizāciju būtu jāparceļ uz darba projektu. Jāsaka, ka tālāk par mums ir tikuši būvinženieri. Būvinženieriem šobrīd jau ir spēkā esošs standarts, un tā daļa šeit arī ir atspoguļota. Tad šobrīd būvprojekta sastāvā mums ir 27 sadaļas. Ar zilu krāsu ir izcēlas sadaļas, kuru nosaukumu vai definīciju mēs esam pamainījuši, balstoties uz aktuālo praksi, vai izveidojam jaunas sadaļas. Piemēram, mūsu ierastā teritorijas sadaļa labi iekārtojums TSL pēc ainavu arhitektu ierosinājuma un norādījuma tiks sauksies ainava. Bet tas vēl ir diskutējams jautājums. Tālāk, tad katra no šīm sadaļām tad iekļautas pamatnostādnes detalizācijas prasības, tekstuāla grafiskā informācija, kas tā jāparedz, prasības skaidrošam aprakstam. Varbūt jūs atceraties, bija tāda ļoti labs palīga līdzeklis gadus 15 atpakaļ, dzeltenā grāmata, kuru ļoti mīlēja izmantot projektētāji, kur bija viss sarakstīts, kas jābūt uz lapas, kas ir jāparedz, un tas varētu būt kaut kas tāds līdzīgs. Un mūsu secinājumi par pirmo nodevumu ir, ka mums ir obligāti būtu jāturpina darbs pie darba stadijas un projektēšanas uzdevumu. Sapratām, cik patiesībā ir liela nozīme projektēšanas uzdevumu, un šobrīd ne katru reizi mēs šo dokumentu, protams, izmantot un kautrējamies arī grozīt dažādu iemeslu dēļ.
Bet tas būtu jādara un katru reizi jāsalīdzina to, kas mums sanāk projektējot ar projektēšanu, un arī jāpapildina un jāgroza. Tas, kas mums vēl ir, pie kā mums jāstrādā par BIM prasībām, nākamais tās, ka nākamais ziņojums būs par BIM standartu, un tad mums vēl būs jāsavieto šie divi standarti, ko mēs paredzam. Tā, un šobrīd ir tā, ka mūsu standarts, ja tie, kas varbūt jau redzēja šo draftu, melnrakstu, šim standartam redzējuši, ka tas vairāk sanāca mums mācību grāmata par projektēšanu, nevis norādījumu par noformēšanu, par saturu, jo mēs tur šobrīd salikām visas savas bāžas, visu savu labo un atcerot visas savas kļūdas. Un šobrīd mums notiek darbs pie tā, ka mēs reducējam to uz standartu. Paldies jums! Un es varbūt pat papildināšu, ka mums būs vēl prezentācijas Būvinženieru savienībā pēc lieldienām, kad es runāšu varbūt detalizētāk par to, laipni lūgt tur piedalīties. Paldies! Vai ir kāds ātrais jautājums par šo standarta projektu? Neredzu rokas ātri neceļā. Jā, viena ir. Vai šis būs obligāts standarts? Nu, kā jebkuram standarts ir rekomendējošs, bet ir iecerēts, tas vēl nav līdz galam izlēmts, ka šis standarts būs tā kā piesprādzēts pie vispārīgiem noteikumiem. Es nelasīju to pēdējo redakciju, un kā būs obligāts, jā. Bet līdz ar to viņš būs arī par brīvu pieejams, bet tā ir iecerēts šobrīd.